Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē radio Alise Plus studijā Joris Saukāns. Nesagādāja pārsteigumus ASV Kinoakadēmijas jeb Oskara balvu ceremonija. Tajā šogad filma Oppenheimers, stāsts par atombumbas izgudrotāju Robertu Oppenheimeru, saņēma 7 Oskarus, tajā skaitā kategorijā labākā filma un labākais režisors. Manuprāt, pelnīti, jo šis Kristofera Nolana darbs ne tikai ievieš jaunu līmeni kino valodas dialogu intensitātē, bet arī ļoti nopietni runā par to, cik liela atbildība gulstas uz pasaules lielvarām, kuru rīcībā ir masu iznīcināšanas ieroči. Latvijas ministru prezidentei Evikai Siliņai, kas pārstāv Jauno Vienotību, šodien sākas darba vizīte ASV. Tuvāko pāris dienu laikā viņa piedalīsies ANO sieviešu statusa komisijas 68. sesijā, tiksies ar Apvienoto Nāciju organizācijas ģenerālsekretāru Antoniju Guterrešu, kā arī ar augstām ASV amatpersonām, kongresa locekļiem, uzņēmēju pārstāvjiem un, protams, Latvijas diasporu. Jūlijā ASV paredzēts NATO Vašingtonas samits, kurā gaidāmi Latvijas drošībai būtiski lēmumi. Pāvests Francisks intervijā, ko daļēji publicēja Šveices televīzijām, aicināja Ukrainas karā iesaistītos sākt sarunas pirms situācija pasliktinās un mudināja ukraiņus būt drosmīgiem un spēt sēsties pie sarunu galda ar agresoru valsti. Vatikāna preses pārstāvis Mateo Bruni vēlāk skaidroja, ka pāvests atbalsta kara darbības pārtraukšanu un pamieru, kas tiktu panākts ar drosmi vest sarunas, nevis Ukrainas padošanos, bet Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, atbildot Twitterī, ierakstīja, ka ļaunuma priekšā nedrīkst kapitulēt, pret to ir jācīnās un tas jāsakauj, lai ļaunums pats paceltu balto karogu un kapitulētu. Latvijas policija un robežsardze nedēļas nogalē gaidāmo Krievijas prezidenta vēlēšanu laikā veiks Krievijas vēstniecībā izvietotā balsošanas iecirkņa apmeklētāju skrīningu, lai pārliecinātos, vai viņiem ir tiesības uzturēties Latvijā. Policijas priekšnieks Armands Ruks aicināja Latvijā dzīvojošos Krievijas pilsoņus, kuri vēlas piedalīties vēlēšanās, rēķināties ar iespējamām pārbaudēm uz ielas. Viņš uzsvēra, ka policija strādās pastiprinātā režīmā un bez žēlastības vērsīsies pret Krievijas agresijas slavinātājiem. Rēzeknes novada pašvaldība no šodienas līdz 2. aprīlim organizē iedzīvotāju aptauju par Rēzeknes novada apvienošanu ar Rēzeknes pilsētu. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikts, ka jau 2029. gadā Rēzeknes novada pašvaldība tiks apvienota ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību. Iedzīvotāji aptauju var aizpildīt elektroniski vai klātienē, piedalīties var iedzīvotāji, kuri uz 11. martu ir deklarējušies Rēzeknes novadā un sasnieguši 16 gadus. Stājušies spēkā grozījumi Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes saistošajos noteikumos papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti. Grozījumi nosaka pabalstu veidus un saņemšanas nosacījumus. Sastādot pašvaldības budžetu, ņemot vērā pieejamo finansējumu, šajā gadā nolemts finanšu līdzekļus vairāk novirzīt pamatvajadzību, ēdiena, mājokļa, veselības aprūpes un obligātās izglītības nodrošināšanai. Sociālajiem pabalstiem Daugavpils budžetā šogad paredzēti vairāk nekā 6,5 miljoni eiro. Plašāka informācija par pabalstu veidiem un saņemšanu atrodama pilsētas portālā daugavpils.lv. Studijā bija Joris Saukāns, par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē, saturu atbildsijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio Alisa Plus.